Valds Talbergs un šodien sveicinu studijā Rīgas Mateja draudzes mācītāju Ainaru Baštiku. Labdien. Un Lestenes draudzes jaunā paudze mācītāju Valdi Strodu. Labdien. Šodien turpināsim lasīt Iesajas grāmatu. 20. nodaļu šodien lasīsim. Tanī gadā, kad Asīrijas ķēniņš Sargons sūtīja Tartanu uz Ašdodu, ko viņš aplenca un ieņēma, tanī laikā tas kungs runāja caur Jesaju, Amoca dēlu, sacīdams: Ej, novelc maisu no saviem gurniem un kurpes no savām kājām. Viņš paklausīja un staigāja bez virsdrēbēm un basām kājām. Tad tas kungs sacīja: Kā mans kalps Jesaja staigāja 3 gadus bez virsdrēbēm un basām kājām, Ēģiptei un Etiopijai par zīmi un brīdinājumu, tā Asīrijas ķēniņš aizvedīs sagūstītos eģiptiešus un cietumam nolemtos etiopiešus, jaunus un vecus, bez virsdrēbēm un basām kājām, ar atsegtu sēžamvietu par apsmieklu Ēģiptei. Tad ļaudis Jūdā uztrauksies un būs stipri apmulsuši etiopiešu dēļ, uz kuriem tie lika savas cerības, un eģiptiešu dēļ, ar kuriem tie lepojās. Tad pie jūras iedzīvotāji sacīs tanī dienā: Redzi, tāda ir mūsu cerība, uz ko mēs paļāvāmies, lai rastu palīgu pret Asīrijas ķēniņu. Kā mēs, lai glābjamies? Interesants vārds. Ainar, tu esi vēsturnieks. Protams, es nezinu, noteikti padomu laikā es nemācīju tik sen vēsturi par Asīriju un Tartanu, Ašdodu. Bet vienalga, tur notika cīņas, faktiski jau tas pats tā kā jau šodien, tāpatās notiek, viena tautiet pret otru. Vēsturi jau mācīja no pašiem sākumiem, bet faktiski padomu laikā nemācīja Dieva tautas vēsturi, jeb faktiski ļoti minimāli vai no tāda sekulāra redzes punkta. Bet, protams, vecajā derībā viena daļa mēs varam lasīt kā vēsturiskus notikumus, kuriem bija Dieva plānā noteikti nozīme. Centrā ir Jesaja, Amoca dēls. Nezinu, brāļi, kā jūs, es šodien, kad šo lasīju, un reizē man bija savu veidu šoks. Reizē man bija tad neteikšu uzjautrinoši, tā nē, bet tāds, ko staigāt 3 gadus pēc tam pagaid Dievs. Ja man to liktu darīt šodien. Man liekas, ka vispirms jau interesanti ir, ko paši pirmie panti šeit parāda to, ka te ir kāda liela darbība, kas skar lielas mērogas un ļoti konkrēts. Mēs lasām, tanī gadā Asīrijas ķēniņš Sargons, tad sūtīja vienu no saviem padotajiem Tartanu uz vienu pilsētu, to aplenkt, un ko viņš beigās ieņēma. Un mēs varētu teikt, ka vispirms šeit mēs redzam to, ka ķēniņš kaut ko dara, kad ir cilvēkam vara, kad cilvēkam ir kādas domas, plāni, viņš dod rīkojums, pavēles, un tas notiek. Tad 2. pantā mēs lasām, tanī laikā tas kungs runāja. Un varam teikt, labi, tur ķēniņš kaut ko dara, bet arī Dievs kaut ko dara. Un Dievs arī runā. Un tad beigās mēs redzam, ka viņš runā caur Jesaju, caur pravieti, un dod viņam arī kādu atklāsumu, jeb kādu pavēli. Un tad arī redzam, ka mans kalps, jeb Jesaja, arī kaut ko dara. Un kā jau tu minēji, 3 gadus staigā bez virsdrēbēm. Beigās, kura darbība tad ir vissvarīgākā vai galvenā vai visstiprākā vai iespaidošākā? Par to mēs varam domāt, bet mēs redzam, ka te ir ļoti liela darbība no sākuma. Aldi, tavs domas.
Jā, tik tālu vēsturē tiešām tur neesmu nepētījis tā gluži informācijas nav, bet es te domāju vienkārši par to pašu veidu, kādā veidā Dievs liek runāt Jesajam. Tas pats par sevi ir veids šokējoši, ļoti uzmanību pievērsoši cilvēkiem un vienaldzīgi neatstāja nevienu. Liek konkrēti darīt Jesajam tik ļoti radikālas lietas, praktiski cilvēcīgi, dvēseliski, sabiedriski, pilnīgi un galīgi nepieņemami, izlecoši no ārējā tāda konteksta, lai tikai pievērstu uzmanību tam, ko Dievs runā. Tā kā, šeit vienkārši es abrīnoju Jesaju, viņam pietika tomēr, kā lai saka, pazemības, paklausības, rīkoties tā, kā Dievs teica. Es šodien, kad lasīju 2. pantā, ej novelc maisu no saviem guniem. Es laikam nepareizi izlasīju. Parasti tad ej uzvelc maisu uz saviem gurniem, un tad, tas jau ir simbols. Vairāki ķēniņi jau tā ir darījuši, uzvilkuši maisu. Tas kā simbols, tradicionālais simbols, tāda kā grēku nožēle. Jā, pazemība un grēku nožēle, un pēc tam nāk vēl pelni pār galvu, un kungs, es pazemojos tavā priekšā, es parādu, es noģērbu savu, tīpaši ķēnišu, savu purpuru sarkano tērpju, vēl kaut ko. Bet šeit novelc maisu, tad tas nozīmē, ka Jesaja jau staigāja vienīgi un tikai maisā. Jesajas maiss, es domāju, pirmkārt viņš jau sevi asociē tautā kā pravietis. Šodien varbūt mācītājiem mums nav pierasts, bet ir saucamie krekliņi ar tādiem. Cilvēki visi redz, tas ir mācītājs. Kolēri kreklis, labi. Jā, es nezinu tos nosaukumus jau līdz galam, bet, teiksim, jau uzreiz automātiski viņš, pirmkārt, cilvēks sevi identificē kā priesteri, kā savādāks, nošķirts nost, Dievam kaut kas saistīts ar kristietību, jau 100 punkti būs krusts vai vēl kaut kas, vai talārs vai vēl kaut kas, tādā veidā. Tas jau ir. Bet šeit, acīm redzot, tai situācijai vienkāršas metodas vairs nelīdzē, un Dievs lika darīt kaut ko pavisam radikālu, izējošu ārā no rāmjiem pat tā laika dievbijības uzskatiem, principiem, domāšanai. Es domāju, ka gan arī visos laikos jau, ja cilvēkam nav virsdrēbes, ja viņš tiek izģērbts, tas ir ar savu veidu pazemojumu, jeb apkaunojumu. Un es domāju, ka pravietis arī šeit ar šo staigāšanu bez virsdrēbēm, faktiski parāda to, ka Dieva tauta būs apkaunota. Un ka, kā jau vēlāk mēs šeit lasām, ka uz tiem, uz ko viņi lepojās un paļāvās uz eģiptiešiem un etiopiešiem, ka tie tiks sakaut un aizvesti gūstā. Un ka pravietis jau 3 gadus faktiski sludināja žēlastību, ja pats, būdams par apsmieklu vai izsmieklu objektu, faktiski ļoti uzskatām parādīja to, kas sagaidīs visu tautu. Un tas tikai parāda to, ka dažkārt tas sots nāk citiem, bet arī mums ir jāuzņemās zināmas sāpju vai kaunu vai apsmiekla deva, lai šo vēsti pasludinātu. Es tieši tā domāju, redzīju, pravietim pirmajam nācās faktiski kļūt par apsmieklu, kad visa tauta vēl labi dzīvoja. Pravietis rādīja nākotni, tas ir tā kā instruments. Protams, es nezinu, vai te var likt alegoriski arī ar Jēzus 3 gadu atklāto staigāšanu, kur arī ļoti bieži viņš tika pārprasts un pat ļoti asa konfrontācija dažkārt bija ar tā laika reliģisko elitu. Un arī šeit mēs redzam līdzīgi, ka 3 gadus, tas jau nav tā kā 3 dienas vai 3 mēnešus vai kaut kā, bet 3 gadus, tas jau liecina to, ka viņš droši vien staigāja no vienas malas uz otru un tiešām mēģināja cilvēkus pārliecināt par to, ka Dieva rīkste nāks un
ka ir iespējams no tās izvairīties, tikai tad ir jāliek savas cerības un ticība uz Dievu, nevis uz, faktiski ienaidniekiem. Ja šodien būtu tāda situācija, es tā domāju, pie sevis. Ja tas kungs teikt tāli tagad, labi, pliks nē. Es ceru, ka nē. Vismaz ar maisu. Labi, novelc kurpes nost, uzvelc sandals. Jau ar to vien jau būtu, pagaidi, kas tu tāds jocīgs esi? Jā, man jau liekas, kad lasot šo tekstu, ir jādomā par to, kad savā veidā Dievs arī ļoti radošs. Un šodien, tā kā saka, modē ir tas radošums, jeb kreativitāte. Es domāju, šeit jau arī ir. Viņš taču varēja kā pravietis sludināt Dievu spēkā un piesaukt vēsturu un to, kas jau ir bijis, un teikt, ka Dievs atkal tā rīkosies, viņš man ir atklājis, un es jau neesmu nokritis no zila gaisa, es jau tepat esmu bijis, tie pravietojumi ir piepildījušies, bet acīm redzot, tas nelīdzēja. Un tad Dievs saka, tad rīkosimies radikālāk, kaut ko ļoti neparastu, īpašu, tādu, kas varbūt cilvēku šokēs, varbūt tad viņu sirdis un prāti atvērsies. Mēs redzam, ka tas nelīdzēja, bet tas tavs jautājums jau arī faktiski liek mums šodien domāt, ko mēs esam gatavi tādu radikālu, netradicionālu, ārpus no rutīnas vai rāmja izējošu šodien darīt, lai Dievu vārdu vai Dieva prātu šodien pasludinātu. Es te vienkārši to rakstvietā lasīju, te līdz galam laikam tā arī nav atklāts. Nezinu, varbūt tālāk kaut kur ir. Varbūt es nepamanīju kaut ko, tie gala rezultāti, gala produkti. Šeit ir tikai tīri tāds kā pravietisks, bez reāliem atspoguļojuma šeit uz zemes notikumos, tās pašas Jūdas notikumos, vēl kaut kas, es tikai bijis tāds pravietojums, vai tas pēc tam reāli tā arī piepildies, jo tas ir tikai pirms notikumu piepildīšanās pravietojums. Tā ir, ja es saprotu. Beigās jau Izraels un Jūda sašķēlās un visi aizveda trimdā. Visi aizgāja trimdā. Šeit es domāju tā, man liekas, Bībele nekur jau vairs nav. Nekur nav vairs pravietis, nav nekur staigājis kails. Jānis Kristītājs labi bija maisa drēbē uzvilcis un, teiksim, tas bija savādāk. Dāvids dejoja. Dāvids dejoja, bet bija viņš virsdrēbes, viņš bija gurnapsējs, bija kaut kas tam līdz. Tev arī virsdrēbes, tev nav rakstīts apakšdrēbes. Kaut kur Bībelē es dzirdēju, ka viens kails staigā, vai tik nebija šitais? Kā mums latviešu Bībelē? Jā, virsdrēbes. Bet es domāju, grieķu oriģinālā. Jā, vai tur kails vai kā. Man ļoti uzrunā šie faktiski divi vārdi, kas ir pēc Dieva pavēles. Ej, novelc maisu no saviem gurniem un kurpes no savām kājām. Un tālāk mēs lasām. Viņš paklausīja. Jā, tas ir tieši tas, kas, uz ko tiešām mēs reāli esam gatavi, ko darīt, lai paklausot Dievu. Jā, tas jautājums ir patiešām, uz ko, jebko es esmu gatavs paklausīt, cik tālu. Jo paklausīt jau mēs paklausam, vēlamies paklausīt. Piemēram. Mēs pat kā domājam, ka paklausam. Jā, arī. Bet paklausīt mums patīk tad, ja tas ir patīkams lietas. Piemēram, Aina, tu arī minēji par to kreativitāti un tādu brīnišķīgu. Dievs, ja man dod ideju, kaut ko skaistu, labi, uzlikt vēl vienu kameru, piemēram, kaut ko tādu, lai sasniegtu vairāk cilvēkus. Dūmus palaist, lai sasniegtu vairāk. Tas kungs, paldies tev par šādu te ideju. Un ja vēl tas nostrādā, tas ir labi. Bet pagaid. Ja man ir jāpasaka kaut kas tāds, kas mani pazemos faktiski, ja par ko cilvēki smiesies, un vēl jau vairāk, ja man ir jāstaigā 3 gadi, šeit it kā no sākuma, es nezinu, noteikti Dievs atklāja lūdzu staigāt 3 gadus.
Nu, es jau turpinot to domu, ko tu sākumā teikt, faktiski šeit arī saskatu tādu, faktiski Dieva žēlastības ceļu, jo, ja tas maiss simbolizē tās sēras, jeb nožēlu, tad faktiski jau tā jau bija liecība, ka pravietis staigāja šajā grēku nožēlā, jeb aicinājumu atgriezties pie Dieva. Tas nelīdzēja, Dievs dod vēl kādu iespēju un aicina viņu rīkoties ļoti radikāli, 3 gadus staigāt bez virsdrēbēm. Varētu teikt, tā arī vēl viena žēlastības iespēja, kas ļautu tiem cilvēkiem nākt pie prāta. Un tikai tad, kad, liekas, visi līdzekļi ir izsmelti, tad Dievs beigās arī atļauj, tad cilvēkiem saņemt to, ko viņi ir sējuši, kur viņi stūrgalvīgi grib iet. Un tādā, teiksim, kontekstā varētu redzēt, ka Dievs jau faktiski vienmēr cilvēkiem un tautām dod kādu iespēju atgriezties. Bet, Dievs runā vienreiz, Dievs runā otrais. Šeit es pat domāju, kad Ainārs teica tā, ja viņš teica, pirmoreiz maisu drēbē sēdēja, liecināja, tas nedeva gaidāmo rezultātu, tāpēc viņš novilka nost. Es jau domāju, pēc tam tāpat gaidāmā rezultāta nebija, kuru Dievs gribēja sagaidīt. Tas parāda tomēr, cik Dievs ir Bet Dievs tiešām runāja runāja un gaidīja uz atgriešanos. Bet jā, arī mēs skatāmies tieši to, ko mēs te lasām, un ja pat tas nebūtu kā zīme, lai atgrieztos, bet ja tas ir tikai kā zīme, ko mēs šeit tā tiešā tekstā lasām, ka lūk, mans kalps 3 gadus, tā kā, te mēs lasām, tā kā mans kalps staigāja 3 gadus, tāpat jūs es likšu apsmēt. Un jūs ar plikām sēžam vietām, 4. pāns, ar atsakt sēžam vietu par apsmieklu Ēģiptē. Jā, un te jau redz, interesanti 5. pāns saka, ļaudis Jūdā, par ko te viņi uztrauksies? Jūdā uztrauksies un būs stipri apmulsuši. Ne jau par to, ko pravietis viņiem pasaka, jau ko Dievs viņiem atklāja, bet viņi ir uztraukušies un apmulsuši par to, ka tās cerības, ko viņi lika uz etiopiešiem un eģiptiešiem, neataisnojās. Un tad tu redzi, cik stipri ir cilvēku stūrgalvība, cik viņi ārkārtīgi pieturas pie saviem paša izdomātiem ceļiem vai maldiem, un cik dažkārt grūti Dievam ir šiem cilvēkiem pateikt un atklāt patiesību. Bet praktiski jau tā būtība ir pavisam vienkārša. Pirmkārt, atgriezieties no grēkiem, pasakiet, mums ir tīpaši ir uzdevums brīdināt, pateikt, kas ir grēks, ir tā. Un tas nav tik vienkārši. Un otrs, protams, nepaļauties uz cilvēcīgiem spēkiem. Ja mēs šodien skatāmies, nav viegli pateikt par to, kas ir grēks, ir tīpaši, ja sabiedrībā arvien vairāk skatās, varbūt, ka tas nav nemaz tik tāds traģisks grēks. Es domāju, šodien jau gan arī klasiska situācija, jo mēs jau arī, mēs tagad kladzinām NATO mūsu pasargās. Jā. Mēs tāpat tā kā toreiz Jūda paļāvās uz eģiptiešiem vai etiopiešiem, tā mēs uz kaut kādu mistisku NATO, bet ja mēs palasītu kaut kādus analītiķus, viņi jau pasaka, piemēram, ja kādi zaļie vīriņi gribētu, un ko varētu izdarīt pavisam mierīgi Narvu, nekur ir krievalodīgie gan arī 100% okupēti. Kas tad notika? Vai tad Eiropa vai Amerika Narvas dēļ, ko viņi vispār nezina, kur ir Igaunija un kas ir tāda Narva, iesūtītu savu NATO karaspēku ar bumbvedējiem? Un kad būtībā jau tas ir tāds apmānis, ka mēs varam teikt, te ir jau amerikāņi un daži tanciņi un vēl kaut kas, un mēs esam drošībā. Bet faktiski
Mēs sevi apmānam. Mēs sevi apmānam, un ja patiesi gribētu izdarīt kādu ekskalāciju vai sarežģījumus, tad faktiski to var izdarīt ļoti vienkārši. Un diez vai tur NATO upurēs sevi, vai ne kaut kādas mazas tautas vai teritorijas, kur nav ne nafta, nekas dēļ. Bet tai pašā vietā, lai cilvēks atgrieztos pie Dievu un lai paļautos uz to, kam ir visa vara un teikšana debesīs virs zemes, vai ne? To nē, tad labāk Bet, Ainar, uz ienaidnieku. Mūsu tauta jau piedzīvoja brīnišķīgu paļāvības brīdi 90. gadā. Bija? Jā. Mēs taču, tad mums nebija neko, ne NATO mēs tādu pazinām, ne mēs pazinām Eiropas Savienību. Nosacīti nepazinām. Labi, dzirdējuši bijām, bet ne tādā veidā, ka mēs tagad iesim un nāks mums viss palīgā. Nekā. Mēs trīcējām un drebējām cik bija tā banda, kas te ārdījās pa Rīgu? Kad 12 ir 20 cilvēki. Bišķi varbūt bija kādi, nezinu. Jā, vienalga. Vienalga, kaut vai 50 cilvēki, labi, kaut vai 100 cilvēki, 100 nebija. 100 diez vai, jā. Pareizi. 50 cilvēki veselu valsti tur drebēšanā. Bet kāpēc es to saku? Redz, kur mēs spiedāmies ne pie ugunskuriem, bet mēs spiedāmies baznīcās. Mēs saucām uz Dievu. Katrs vienalga, kā mācēja, kā saprat, lūdzāmies, Dievs palīdz. Nekaunējās piesaukt Dievu vārdu. Tieši tā. Tas, ko tu, Ainar, saka, tā ir 100% patiesība. Es pilnīgi tam piekrītu. Bet tad ir nākošais sekas. Ja mēs esam šobrīd tik akli un stulbi, atvainojos, ka es tā saku, tad neizbēgam ir tālākais, ka, mīļie draugi, tad jūs staigāsiet ar plikiem dibeniem. Tas nozīmē, ka tas mūsu, ko viņš te runā par to lepnumu vai uz ko mēs paļaujamies, vai ne, ka tas tiks apkaunots un atņemts. Un vēlāk, ja mēs, man liekas, tur arī lasam, ja patās, ka tā arī notiek. Un tas paradoks jau ir, ka vai tā ir kaut kāda materiāla labklājība vai vara, vai spēks, ka Dievu priekšā tas beigās ir, kā nekas, kā pliks cilvēks, vai ne? Un kā jau, Iepa saka, no pīšļiem tu esi ņemts, par pīšļiem paliks, un īstenībā, tas jau ir tas trakums, ka cilvēks uz tām drēbēm, ja it kā uz to ārējo, liek savu cerību. Nevajag jau natu, tas, protams, ir Latvijas mērogā, tas skatījums un vēl kaut kad, bet katram vienam cilvēkam individuāli ir tas ceļš, ir ejams, kad jāiemācās paļauties uz Dievu. Nevis uz to mantu, savu algu, darba vietu. Kurš mēs varam garantēt, cik ilgi šodien darba vieta strādās? Šodien Latvijā bija krīze, bija krīze. Bija ļoti, ļoti labi, un pēc tam hops, Latvija piedzīvoja krīzi, nokritās viss, un visi bija totālā depresijā, vilšanā, darba vietas pazaudētas, algas nav un tā tālāk. Iet labāk. Iet labāk, nedaudz sāk pacelties, bet tā skola, tā mācība, tas, ko Dievs vēlējies iemācīt caur neskaitāmiem piemēriem. Šādi piemēri no pirmās Mūzes grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai. Atklāsmes grāmatā arī. Tur skaidri un gaiši pateikts, debesu stiprumu kustēsies, akmeņi kritīs uz galvām, un viņi lādēs Dievu. Viņi turpinās paļauties uz savu spēku, uz šo zemē, viss. Un kaut kā nepieliks tas, ka uztici Dievam, un viņš vai izglābs tevi. Bet varbūt, ka nav Iesais. Es par to domāju, un patiesībā vienu brīdi ir tāda nasta arī lūgt, un es cenšos savu draudzi arī teikt, ka nepaļaujieties. Pietiekoši piemērs no savas dzīves minu, kur es paļāvies uz savu algu, lai viņas nav.
paļāvies uz kaut ko to, un nav uz cilvēku pat paļāvies. Un hops, un kur tu vari garantiju ņemt to visu? Vienīgais vienmēr, kad tiešām izdodās atrast to šauro taku, kas saucās patiešām paļaušanās uz Dievu, neesmu palicis kaunā. Tur iet kaut kas stabili un neviens nespēja atņemt. Tā kā galvenā tas viss arī tepat vecā derībā šodien ir svētā gara klātbūtne. Dievs māca, Bībele māca, viss piemēra māca, dzīve reālā māca vienkārši, kas ir gudrības ceļš, kas ir stabilais ceļš, kas ir patiesais, šaurais varbūt ceļš, bet kas ved dzīvībā, kas ir stabils. Kā tu jūti šobrīd situāciju, teiksim, Latvijā? Līdzīgi. Līdzīgi, jā, bet līdzīgi fatāli, jeb līdzīgi cerīgi. Kā lai saka? Droši vietā pieminēt vienu anekdoti. Satiekas pesimists ar optimistu. Pesimists saka, sliktāk jau vairs nevar būt. Optimists saka, var būt. Nē, mēs šeit varam raudzīties, kā būs slikti, nebūs slikti. Es domāju, ka tas nav tas svarīgākais jautājums. Svarīgākais ir, uz ko es esmu noticējis, ko es māku. Lai vai kādi apkārt apstākļi, Jēzus ir skaidri un gaiši pateicis, ja tu mani paklausīsi, tu izies cauri. Pat ja līdz ugunskuram nonāks, pat ja vajadzēs tev manis dēļ dzīvību atdot, nonāks situācija, tev ir mana cerība, tu ar smaidu uz lūpām uzies debesīs, priecāsies. Manā priekšā, šeit ir tiešām tā mazā šī nodaļa atklāja vienu tādu lietu. Reku ir ienaidnieks draud, ieplāno ieņemt tautas, uz kurām Jūdas tauta, uz ko Dievs raugās, liek savu cerību un apkaunotās. Kāda mācība? Nepaļaujieties uz šīm tautām, jums ir Dievs. Un par piemēru, Jūdas tautā Jesē novelk drēbes un manifestē, lūk tā, tiks apkaunots. Es kaili staigāju, viņi arī būs kaili. Raugieties uz mani, kāda jums sajūta ir? Es runāju vienreiz, runāju otrais. Un līdzīgi šodien tāpatās. Bībele ir ļoti daudz. Nekur nav ierakstīts, ka tā būs vai tā būs. Viena kristietības daļa, es klausos, teiksim tā, fatāli gaida uz pasaules galu. Viena kristietības daļa pilnīgi un galīgi gaida tikai uz Kristus uzvaru un ka būs tikai tā. Man noslēdz ir tāda, ka... Tas jau neizslēdz vienu un otru. Neizslēdz vienu un otru. Tomēr tas ir tāds, vienam varbūt tā, otram varbūt tā. Cik daudz piemēri nav bijis. Trešajā būs divas gaida. Trešajā būs divas gaidā, bet gudrais met savu paļāvību uz to kungu un gaida no viņa un cenšas paklausīt viņu. Un cik daudz nav bijuši piemēri, ka pilnīgi bezcerīgās situācijas, vai tie ir represijas, vai tie ir gulagi, vai tas ir čeka, vai tas ir, nezinu, vienalga, kas jau pagātnē, viņi ir ticējuši uz Dievu un ienaidnieks nav spējis iznīcināt. Tā kā šeit ir viens. Mācieties, centieties saprast, ne par velti Dievs skaidri un gaiši pateicis, zemi es jums iedevu, es jums devu varu par šo zemi, lai jūs mācītos manus ceļus atzīt, iemācītos manu patiesību saprast, to, kas manās acīs labais pieņemt, to, kas manās acīs ļaunais atmest, ar to dzīvojiet. Un redzēsiet, ka jūs būsiet tad tavs tagad konstatējums pēc 23 gadiem brīvības letiņu ir iemācījušies. Kopumā latviešu tautu. Jā. Vairumā nē, bet cerība es domāju, ka nav zudusi. Tāpatās kā Jesē, man ir pārliecība, ka mums ir jāsaprot to, ka mēs varbūt nezinām, bet ir vēl 3000, kas savus ceļus nav locījuši Bāla priekšā. Jesē domāja, viņš lielu cīņu vienu izcīnīja, kaut kādu priekš visas tautas. Un pēc tam hops nāca ienaidnieks, tur centās viņu tur vajāt, manifestēja ļaunu, un viņš nobijās. Kungs paņem man no šejienes, sāka raudāt. Dievs teica, nomierinies, man vēl ir. Es zinu katru ikvienu, kas uzvērtu savu cerību patiešām uz mani un iemācījies manā priekšā staigāt un neloka ceļus pasaules priekšā un ir sapratis šīs mācības un zina savu paļāvību uz Dievu. Tu tāds liels optimists. Es neesmu optimists. Tu saki, ka 3000. Es vairāk pat skatos, ja būtu 20, 30, tā kā bija. Dievam nevajag 3000. Dievam vajadzīgs viens cilvēks īstajā vietā. Es vakar arī, man liekas, svētrunā pieminēju, ka
ka mēs dažkārt arī tā nenovērtējam to, kas mums ir, un tad es teicu tā, ka, piemēram, es izlasīju, kad Rīgā šajā mācību gadā 35 skolās vecāki ir izvēlējušies saviem bērniem no 1. līdz 3. klases, lai viņiem māca kristīgo mācību. Tas ir vairāk kā 2000 bērni ir šajā mācību gadā izgājuši cauri kristīgai mācībai. Tā ir žēlastība, kas agrāk nekad nebija pat iespējama. Tagad, par spīti tam, kad apkārt mēdījos apzināti tiek indēts cilvēku prāti tiek indēti par to, ka uz pielēdēm uz grēku. Tas ir labi, šitais labi. Kāpēc? Ne? Tad otra lieta, vai ne? Es par Rīgu vienkārši. Rīgā ir vairāk kā 100 kristīgās draudzes, vai ne? Tā kā tas jau nav 10 vai 1, 2 lielas katedrāles, vairāk kā 100 draudzes, kur aiziet. Tikai Rīgā vien, vai ne? Kur Dieva vārds vairāk vai mazāk tiek sludināts, un tas ir iespējams dzirdēt. Kristīgais rādio. Tā ir unikāla iespēja, kas Eiropas valstīs tik daudzās nav. Mums tas ir, vai ne? Un tāpēc, es domāju, Dievs jau joprojām mums dod ļoti daudz arī tādu žēlastības līdzekļus, ko mēs nenovērtējam, ja spēsim novērtēt tikai tad, kad tas nebūs. Un tad, kad tas mums ir dots, mēs tā, ko tad tur tik varbūt tās radikāli, priekš kam vajag tur bērnam mācīt, vai tur uz baznīcu iet, vai kristīgo rādio atbalstīt, vai ne? Un mēs it kā ar to Dievu doto svētību spēlējamies. Un redz šeit, 3. pantā jau viņš saka, tas kungs sacīja, mans kalps Jesais staigāja Ēģiptei un Etiopiju par zīmi un brīdinājumu. Es drīzāk domāju, ko arī bīskaps Sproģis, man liekas, vienā avīzes intervijā teica, kad Latvijai šodien pietrūkst vīru un sievu, kur tiešām saprot, kāda vajadzētu būt mūsu tauta vai Latvijas tauts, kas šeit dzīvo, gads 5, 10 vai cik ļaus Dievs dzīvot ar tādu, gudru, valstisku Dieva vīzijas skatu un tad rīcību. Un tāpēc jau ir tāda, muļļāšanās vai it kā 20 gadu vairāk ir pagājuši un nav nekāda īpaša prieka vai gandarījuma, tāpēc, kad nav jau tādi vīri un sievas, kas skaidri dzird Dieva balsi, kas ļoti konkrēti saka, tev ir jābūt par zīmu un brīdinājumu. Jā, kā? Bet brāl, tagad man ir viens cits jautājums. Tu pats to tagad brīnišķīgi visu to izstāstīji. Fakts, jā un āmen. Un tas notiek pilsētā, kurā ir 100 baznīcas. Draudzes. Tas notiek valstī, kurā pa lielākai daļai visi ir kristīti. Es nesaku kristīgi, es nesaku ticīgi, bet pa lielākai daļai valstī visi ir kristīti. Vienalga sākot no cik vecuma. Un tad šajā valstī, jeb pilsētā, kur ir tik brīnišķīgi, jā un āmen, nevar atrast valsts vīru. Redz, te jau tā situācija, kas tad Jūda bija? Jūda bija Dieva tauta. Jā. Visas tās problēmas, ja iet runa jau par to tautas daļu, kas bija Dieva tauta, ne jau vai ne kaut kādi tur asīrieši, eģiptieši, etiopieši vai kas, vai ne. Un vecā derībā jau cauri un cauri ir tas it kā universālais princips, ka tad, kad tu saņem Dieva svētības, tad tu paaugstinies, kļūst lepns, nepateicīgs, un beigās krīti grēkā un postā, un tad tu sāc brēkt uz Dievu, kaisīt pelns, ģerbt maisu un rūkt, lai Dievs apžēlojās. Būtu labi. Un tā tas notiek. Jā, un acīm redzot, cilvēki neko nav mācījušies, un gan katrai paudzei un cilvēkam, gan arī tautām tas ir jāpiedzīvo. Kad tu nespēji Dieva svētībā dzīvot. Un kad Dievam ir jāsūt rīksti, lai tu spētu patiesi atkal atgriezties pie viņa pirmā mīlestība. Un to tu saki par viņa tautu pagātnē, un faktiski tas ir šodien par mums. Mēs esam viņa tautas daļa. Tas smilts jūrmā. Jā.
Es vienu tādu piemēru. Tiešām piekrīt tam, ka ļoti daudzi ir kristīti baznīcās, it kā savu dzīvi kaut kur saistījuši, bērni grib svētīt, un daudzas draudzes to ir akceptējušas kaut kādā veidā un pieņēmušas, un šo rituālu ir izpildījušas. Viens mīnus ir tiešām piekrīt tam, kad trūkst cilvēku, ne tikai vienkārši tā kā prezidenta vai valsts vīru, pat trūkst vienkāršu skolotāju, kas patiesību dievišķo zina skaidri un pareizi. Ir ļoti daudz, katru gadu tiek konferences. Vienkārši, ja tas, kas akceptē šādu nepilnīgu rīcību, kaut vai par piemēru, mēs bērniem svētdienas skolā principā uz jautājumu, kur ir debesis, kur ir elle. Principiāli mēs viņiem jau atklājam nepilnīgu patiesību, kas rezultātā, ja viņa neturpina attīstīties, viņa pazaudē spēku. Piemēram, bērns pajautā, kur ir debesis? Kur mēs viņam rādam parasti? Tur ir debesis. Kur ir elle? Tur ir elle. Jautājums ir, tur ir debesis vai tur ir elle? Tā ir patiesība vai nav? Bet ja bērnā tas ideja vienkāršā koncepcija šāda nepilnīgā nostiprinās, viņš pasaka, tur ir debesis, tur ir elle. Es nomirstu nost, es uz elle aizieku kaut kas līdzīgs un paliek ar to. Tā ka, zinām mērā, tiešām ir jālūdz Dievam gudrība mums, un Dievs teica nevienreiz tauta mana iet bojā. Mana tauta jūs esat, bet jūs ejat bojā tamdēļ, ka jūs atziņas trūkuma dēļ. Tamdēļ, ka jūs, priesteri, atmetat manu atziņu, savas atziņas, savus pieņēmumus kaut kur esat pacelušas augstāk. Vēl viena lieta, Latvija. Zinām, mērā es pielīdzinu Latviju tā kā Dieva tautu Latvijā. Dieva tautu Latvijā pielīdzina, kad viņa kopš neatkarības laikiem izlauzusies ārā no tāda kā sastinguma, ceļās augšā un krata nos šos netīrības pīšļus, gan no sava prāta, gan no kaut kā, jo tomēr ir, mēs priecājamies bieži vien par tādām lētām lietām. Atnāca atmoda, hops, pilnas baznīcas. Par to bija jāpriecās no vienas puses, jā, bet cik kvalitatīvi viņi palika. Dievs patiesībā apgraiza, slīpē, un kas nepadodās slīpēšanai, draudzē viņi arī nepaturējās. Bet tie, kas maksājuši cenu, viņi palikuši uzticami, tie ir kā dārgakmeņi izveidota Kristus miesas balsti un stiprinājumi šodien. Patiesībā es ļoti cerīgi raugos pašlaik uz situāciju draudzes, situāciju Latvijā, cik tā es paklausos, kad ir tomēr tādi, kuri spējīgi ir stāvēt un nelocīt ceļus, un tomēr vienkārši rādīt kādā veidā dievišķajā uzvara, dievišķajā skaidrība, dievišķajā šķīstība, tīrība rādās šeit uz zemes. Es piekrītu, un man arī ir šī cerība. Ja nebūtu šī cerība, tad nav mums šeit jēga taisīt raidījumu, ja vispār kristīgām rādio strādāt draudzē. Personīgi varbūt, ka līdz galam tagad pašlaik man gribētos tagad jau atbildēt uz to jautājumu, kā es raugos. Es patiesībā raugos ļoti tādā rakursā, kad man ir pašam, cik vien var, pilnīgi jāatsakās no kaut kādas varbūt vilšanās, apskatīšanas, rūgtuma, turēšanas uz tiem, kas varbūt kaut kur nepilnīgi kaut kādā veidā kaut kādas lietas ir darījuši. Bet pašam ir jāiemācās stāvēt, nostāvēt un iemācīties Dievu godību caur sevi laist, lai vairāk tas viss aizskartu un lai tas izplešās. Jā. Es domāju to, ka ja mēs atgriežamies atpakaļ, tas pirmais pants, ko mēs runājam, kad šeit faktiski ir tāda liela rosība, ka tur valsts vīri kaut ko dara, tur Dievs dara un beigās pravietis dara. Un beigās jau visa tā tautas labklājība, svētība vairāk vai mazāk izteicās katru vienu cilvēku dzīvē. Un mēs jau varam gudri varbūt analizēt, vai runāt, vai domāt, vai vēlēties, kā tam vajadzētu būt un kas pie tā vainīgs. Bet nekas jau uz priekšu notiks, ja es pats šos jautājumus neuzdošu sev. Un ja es nesākšu ar sevi, vai es dzirdu Dievu balsu vispār.
vai es dzirdu, ko Dievs man saka konkrēti, vai es ikdienā sadzirdu Dieva aicinājumu, kā rīkoties, kā būt par zīmu un liecību savā ģimenē, vai savā kolektīvā, vai tautā, kur es esmu, vai es varu dot kādu Dieva vēstījumu citiem cilvēkiem, kur cilvēki varbūt nesaprot vai pārprot, bet es skaidri zinu, ka Dievs to man pasaka. Un tas vienkārši liecina, un arī šajā adventa laikā, kurā mēs dzīvojam, ka mums atkal un atkal ir jāsaka, kungs nāc manā dzīvē. Tas ir tieši tas ekscelenti, ko tu tādu sacīji, jo tas bija tas, ko es gribēju teikt par mūsu spēju dzirdēt Dieva balsi. Mēs tagad runājam tādā milzīgi lielā kategorijā tauta un pravietis. Labi, būtu jau no vienas puses labi, ja mūsu tautā būtu viens Jesaja un pēkšņi viņš tagad parādītos. Pareizi, neviens neticētu. Un ja pat viņš parādījos, nezinu kādās drīzāk mēs varbūt viņam noticētu, ja viņš atbraukt ar Rolls Royce un vēl varbūt kaut kāda milzīgi liela naudiņa un kaut ko tur gan uzķertos kādu laiku. Bet tas galvenais ir tieši tas, vai mēs dzirdam tā kā Jesaja dzirdēja. Un kā tad, Jāņa atklāsums 3:20 redzes stāv durvju priekšā un klaudzina. Ja kas dzird un atver, es ieiešu. Es kaut kur dzirdēju, kad pēdējā laika atmoda nav rēķināta uz individualitātēm, bet kā visu draudzi kopumā. Jā, atmoda nāks, lai atmodinātu draudzi. Es tam pilnīgi piekrītu. Es neticu, es negaidu tik ļoti lielu atmodu pagānu vidū, kas arī notiks un varbūt būs, ja atgriezīsies draudzi, bet šodien jāatmostās draudzēs. Ir tāda viena ļoti brīnišķīga dziesma, nezinu, no kurienes, kā draudze kā milzis mostās ceļās un atspīt. Bet paskaties, šī pat statistika. 100 draudzes Rīgā. Kas tas ir par spēku? Cik tas ir kopā, ir cik tūkstoši ļaužu tas ir? Tur neteikšu, ka miljons, bet... Spēks. Es jau uzdošu citu jautājumu. Šīs 100 draudzes, vai viņas ir savā starpā savienojušās, vienojušās? Tas nav svarīgi. Ja viņš ir savienojies ar Kristu un dzird viņa balsi, Kristus miesājas ar saišu un dzīslu palīdzību savā starpā savienot. Piekrīt. Bet, brāl, tu piekritīs, nav iespējams mums cilvēcīgi savienot nevienu konfesiju. Bet ja mēs pa priekšu esam kontaktā ar Dievu, ja mēs dzirdam Dievu balsi, ja mēs saprotam, Dievs saka, redz, kur, draugi mīļie, tagad apstādiniet to sērgu, kas jums nāk iekšā. Viss vienalga kāda sērga. Vai tā ir nereģistrēta laulība, vai tas ir vēl kādas citas sērgas, viss vienalga. Visi saprot to, ka tā ir sērga. Bet tā kā grūti saprast, tā kā grūti pateikt. Es te lūdzu saprotu, es neizceļu vienu lietu. Ja mēs to dzirdam, tad mums ir, un mēs lūdzam to kungu, tad mums nav problēmas sanākt kopā. Ja to nedzird, ja dzird kaut ko citu, ka tas nebūs sabiedrībā populāri, tu par to smiesies, par to tās, klausies, tur jau, tad nekas nesanāk. Tad jau tā pirmā lieta, ko visiem vajadzētu tomēr uzsvērt un akcentēt, kad tagad nāk Ziemassvētku un mēs tomēr svinam Kristus dzimšanu un nevis kaut ko Ziemassvētkus un saulgriežus un bluķu vilkšanas. Tā kā, ja arī Ziemassvētkos mēs joprojām varam turēties pie tām tēvu tradīcijām un svinēt Kristus dzimšanu. Ļoti grūti pat leksiku mainīt. Jau 2 gadi disciplinēju sevi ikvienu reizi, kad es pasaku Ziemassvētki, es laboju uz Kristus dzimšanas svētkiem. Ir ļoti grūti pat leksikā to visu mainīt. Es domāju, no leksiku vēl tā, bet galvenais ir tas saturs. Bet viss jau sākās ar iekšieni. Saturs, Protams, un ko mēs piepildām arī, mēs jau varam tikai runāt Kristus un faktiski piepildīt ar cilvēcīgu rīcību, kas ir Kristum pat sveša varbūt. Es domāju,
te tiešām labi sākam ar šiem pašiem svētkiem, sākam ar šodien, katram mums personīgi ir jālūdz Dievs runā, saki, kur tu gribi. Redz, kur ir pirmais vārds, ko Dievs saka, ej. Un tālāk, vai es pirmkārt esmu gatavs iet kaut vai pie kaimiņienes un pateikt par Kristu dzimšanas svētkiem, jeb kaut vai viņai pajautāt, varbūt ir vajadzīgs kaut ko palīdzēt, varbūt, vai es, kur ir rakstīts, ko lai es sūtu? Dievs jautā. Sūti mani. Jā, sūti mani. Un vai šodien, cik šajās 100 baznīcās, kas ir Rīgā, cik tajās ir gatavi un saka, sūti mani? Tādu lūkšanu teikt vispār. Jā. Nē, nevarētu pateikt, ka nav, un es priecājos tiešām dzirdēt, kad šī lūkšana arvien vairāk un vairāk izskan, un gan jaunieši savos lūkšanu vietās un laikos, gan tas ļoti sevišķi priecē, gan tāpatās arī draudzēs. Pati pa sevi slavēšanas virziens, teiksim, vairāk un vairāk ienāk, nevis vienkārši varbūt kaut kādas pat nepareizas, tādas, nepilnīgas atklāsmes, bet tieši lūkšanas par to, kas sūti mani, un vienkārši tādas pielūkšanās. Tas nozīmē, ka tauta tiek gatavota, būs, celsies. Slava Dievam, kaut tas tā notiktos. Es tiešām ceru, un, protams, tas notiks un piepildīsies, ja mēs būsim gatavi. Dievs, es esmu gatavs celties, iet un darīt. Nesāksim ar ekstremām lietām, absolūti ne. Dievs, tu tās vienkāršās lietas, jā, ko tu saki, un ej un liecini, ej un saki. Es te nesen atpakaļ noskatījos videofilmu par lieciniekiem, kuri stāv, piemēram, Amerikā, lielās pilsētās, uz ielas stūriem, un vienkārši saka, Jēzus Kristus ir kungs. Un dala mazu glābšanas, neko ekstrēmu, neko tur, varbūt kāds plakātiņš ir uzzīmēts, Jēzus tevi mīl, un viņš ir tavs pestītājs. Ja tu nepieņemsi viņu, jā, tu aizies pazušanā. Bet viss ļoti jauni, forši cilvēki. Jums vajadzētu redzēt, kādām represijām, jeb kādiem izsmiekliem viņi iet cauri, jeb ar ko sastopāt. Pat līdz tādam, ka pienāk viens baltā tērpā ģērbies ar baltu micīti galvā, kas sev uzskata par citas reliģijas, es nesaukšu vārdā, kuras reliģijas pārstāv. Un tik ilgi, piedošana, tur kasās riņķī, ka viņš jau iekšēji var just, viņš nevar vairs izturēt to, ko saka šie te brāļi. Un viņš nāk virsū, lien virsū, cik vien var, un tad beidzot viņš vairs nevar, viņš ar galvu tam vienam brālim izsit zobu, tam viss asins tek. Tur pārējie sauc un palīgā policija, kaut ko policija atnāk, neko. Ziniet, kāds bija gala rezultāts? Jā, policija uzrakstīja aktu tam vienam, tam, kas to izdarīja. Tam uzlika rokas dzelžus, iesēdināja mašīnā, un tam, kuram izsita, tam arī uzrakstīja apsūdzību un izsaukumu uz tiesu. Nevaram mēs gaidīt no pasaules skaidru dievišķu rīcību, teiksim tā. Kāpēc es šo stāstu? Nevajag par Ameriku, Latvijā tāpat, es personīgi pats arī piedzīvos. Mums ir maz laiks palicies, bet kāpēc es to stāstu? Ja Dievs saka, ej un saki un runā, tad ir jābūt gatavam, kad tev arī būs represijas. Vai šodien es esmu gatavs arī uz to, ja es jau neesmu gatavs kaut vai aiziet un pateikt kaimiņiem, jeb mīlestības darbu izdarīt, ne jau tikai uzreiz ar Bībeli pa galvu. Paldies, brāļi, jums liels, lai Dievs bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums atļaus. Visu labu.